kārtējais piedzīvums ar Volkswagenu. Interesanta lieta tāda, ka ieslēdzot aizdedzi sāk griezties dūmi no stūres slēdžiem. Bija aizdomas, ka ir bojāts gaismas slēdzis, uzliku jaunu, uzliku no visiem, uzliku mēli, ja, rekur numuriņš, viss kārtībā, kā oriģināla detaļa. Kaut kāds 5 dienas atpakaļ, un atkal sāk kūpēt. Nu, šoreiz bijām domās, ka kaut kur būs kaut kas savādāk, bet atjaucot te visu vaļā, ieslēdot aizdedzi, pats savām acīm redzēja, kā griežās dūmi. Otrs slēdzis bija nomainīts kādu gadu atpakaļ, arī jauns. Aizdomas it kā nekrita. Nu, nevar būt, ka pa gadu kaut ko logu tīrītāju slēdzis tagad. Paveicās tas, ka noņemot stūri, ieraudzīju, ka man ir šāds te melns pleķis. Un sākot skatīties, tad noņemot stūres slēdzi, ieraudzījām, ka mums ir šeit, rekur, ir jau kaut kas ir atstājis pēdas. Un tas mums apakšējais ir logu tīrītājs slēdzis. Gadu atpakaļ viņš ir mainīts. Ož, pēc smakas ir dedzis. Un ritīgi paskatoties, lūk, skaisti var redzēt, kur ir pēdas no degšanas. Tuvāk varbūt. Vai? Tad pievēršot uzmanību, pastiprināti rekur redzam, ka dedzis, šeit ir dedzis. Ja, un tas mums atstājas nospiedumu šeit. Un tā mēs esmu uzķēru, ka vainīgs būs tomēr logu tīrītāja slēdzis, nevis kaut kas cits. Gadu viņš nokalpojas, bet kāpēc viņš tādus brīnumus taisa, jo logu tīrītāju jau mums īpaši daudz neizmanto. Cik te viņi izmanto? Nu labi, ziemā varbūt, kad piesala, kaut kur kontakts, kvalitāte, nu nezinu. Sūtīšu meiles slēdzi un tad jau redzēs, bet nu katrā ziņā vainīgais ir ar 100% garantiju noķerts.